Priekš nākamās nedēļas reku saspraust šitie kociņi, kas ir. Jā, šo redzi. Baigākā trase, ja būs laiks labs, būs super. Ja vēl būs laiks labs, viņi izdīsim tur vēl paskraidīt visus sportistus. Tā kā nākamā nedēļa būs ļoti jautri. Jā, tagad mēs ar Viktoru braucam uz veikalu, jo jānopērk kaut kas, ko mēs šodien gatavosim. Nekas sagatavots nebija, bet tad es izdomāju gatavot to, ko Viktors ēd ikdienā. Ko tu ēd ikdienā? Es tāds neteikšu, ka es baigi ar lutināts esmu, bet aizbrauksim tagad uz veikalu, paskatīsimies, kas notiek veikalā, cik daudz tur garšīgus un uz garšīgas izvēlēsim veselīgi. Jā, garšīgi būs daudz. Jā, un izvēlēsim veselīgu ēšanu. Protams, konfetes arī ir garšīgas, bet mēs izvēlēsim veselīgu ēdienu. Jā, bet es zinu, ka tu parasti sāki, ka tu ēd vienkārši arī griķus ar vistu. Bet pa lielam, kā taisa griķus ar vistu un vienkārši izvēra griķus vai izcep to vistas filē vai kaut ko tādu. Bet man ir viena ideja, kā to var uztaisīt bišķi garšīgāk. Ļoti labi, davai aizbrauksim. Davai aizbrauksim, paskatīsimies, nopirksim to griķus. Jā, un kaut ko klāt, kaut kāds salāts parasti ēd? Ēd, obligāti jāēd. Tu pastojies? Nu, tu zini kā, kad mani iedvesmā, karoči, es nevaru izrunāt. Kad tevi kāds iedvesmo? Nē, kad tiešām gribās garšīgi paēst, tad es mēģinu taisīties priekš sevi. Bet, tas ne visu laiku notiek. Jā, bet es dažreiz arī skatos Instagramā, kur Ivars tur kaut ko liek, tad arī tā arī izvēlos. Jā, ja ir ilgi, smagi gatavot, tad es to nevaru saņemties. Galvenais, lai tas nebūtu ilgi un nebūtu dārgi. Sarežģīti un Jā, un sarežģīti. Jā, tas ir tāda tagad mums dzīve. Pat cik svētki ir moši kaut ko arī pasaldējā, tādu ādu. Kas tur bija tiem salātiem? Apelsīns, rozīnes, rieksti? Mēs varam zināt, ko? Es par ētam visu laiku ēdu greifruktu. Es jūtu, kā es paēdu treknumu, jūtu, vai tas ir pilns. Greifrukti pusīti. Viņš tiešām palīdz. Tu redzēji pēdējo recepti, kad proteīnu ar jogurtu sajauc? Nē. Neskatījies? Ar grieķu jogurtu. Grieķu jogurtu, piejauc proteīnu, kausiņu, uzliek virsū greifrūtam. Sulu? Nē, greifrūtam sagriez greifrūtu un uzliek to proteīnu ar jogurtu, ko sajauc. Jā, jo viņam prasās tas skābums. Fantastika. Atgriezušies no veikala, esam visu sapirkuši, ko mums vajag. Un kā jau mēs mašīnā runājām, mūsu izvēle bija griķi un vista. Man galvā tā kā vairāki varianti bija, ko gatavot, bet es izvēlēšos gatavot tādu vienkāršu, ko arī Viktors pēc tam mājās varēs. Tas būtu vakarā, pa dienu, vienalga. Galvenais, lai būtu ļoti garšīgi. Tā kā es jau saprotu, ka tev ir ļoti liela izvēle. Tu uztaisīsim. Jā, bet es vēl nepateicu, ko mēs uztaisīsim. Galvenais, lai būtu, zini, kā es esmu tā sēdējis, galvenais, lai būtu garšīgi. Un tiešām, lai būtu garšīgi. Tāpēc, ka ikdienā ēst visu laiku griķus un vistu piekusi, bet tā, ka es sapratu, tu vari no tās parastās ēdienas uztaisīt. Jā, tev arī tagad būs griķi un vista, bet tā kā tu esi atgriezies no Grūzijas un atvedis garšvielas, tad mēs taisīsim griķu plovu. Es tādēļ. Pēc pusstundas es jūtu, ka es viņu ēdīšu. Tas ir brīnums, un pēc pusstundas mēs to ēdīsim. Jā, Viktors atvedis 3 garšvielas, es pat nezinu, kur tur labāk derēs. Mēs tā kā laika gaitā pagaršosim, pastīsimies, kas tas tāds vispār ir, kura nav tik ļoti stipra, un pastīsimies, kuru mēs tā kā varēsim izmantot. Šai receptei būs nepieciešama vistas fileja, pietiks ar 2 gabaliem. Griķi beramie, burkāni un sīpoli. Un klāt mēs uztaisīsim gurķu salātus. Un Viktora uzdevums būs sagriezt vistas fileju. Es palaidu aizgāju. Tā kā es esmu spečuks, sagriešanas. Cik asa garšviela. Tā kā es esmu spečuks,
sagriešanas gaļas. Vislabāk apsēdīšos un sagriežos jums. Bet to aso mēs neliksim šodien klāt. Tas taču mēs neliksim. Kamēr Viktors griež fileju, es samalšu burkāns un sīpols. Var arī rīvēt un griezt, bet es parasti samaļu. Tā ir daudzreiz ātrāk. Kā vispār var nodzīvot, ka divi pavāri, nu to, ka divi pavāri var nodzīvot, kā var nodzīvot, ka divi pavāri ir viens no viņiem sievieti, viens vīrietis? Kā domā mums? Es zinu, tas nav mūsu variants. Kā tu domā? Mums ģimenē ir viens pavārs tikai. Es tādā ziņā, kā normāli domāju, mums iznāks. Tā kā man ar tevi? Jā, tātad tu meitenēs, esmu zēns, mēs gatavojam mēs, tu jau zini kā. Ka dažreiz neiznāk. Es domāju, mēs nesakausimies, ne? Priekšā varbūt mums šodien iznāks, tāpēc, ka tevi filmē tavais vīrs, es vienkārši blakus teicu. Visu sagriezu tev to, ko tu prasi. Tik ātri es vēl neesmu burkāns sagriezis. Samalus. Burkāns ar sīpoliem samalu kopā. Gribās ēst, tad arī ātri. Līdz klāt. Atcepam vistiņu tūmā. Mēs nebaidamies no tās, kas no viņam ies. Baidās tikai sievietes. Mēs vīrieši ļoti labi patīk gatavot. Pēc brītiņa varēs likt klāt burkānus un sīpulus. Kāda sajūta, ka man izmanto? Es atnācu uz šejieni baudīt ēšanu. Ne baudīt gatavošanu ēšanu. Tas ir savādāk lieta. Nu, liekam klāt burkānus un sīpulus. Nu, mācējies mājās uztaisīt? Jā, pagaršo no sāka. Man jau nav šitās, es nesagriezīšu sīpolu. Nu, burkānu sarīvē, sīpolu vienkārši uz dēlīšu sagriez. Raudāšu. Bet, nu jā, šitas čoperis tas labi noder. Es bieži izmantoju. Cik tu kopā kilograms nometi pēc sporta? Zini kā, dažreiz ir 40, dažreiz ir 42, kā kuru dienu. Apmēram, ja skatīsimies otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, dažreiz ir 44. Ja skatīsimies sestdien, svētdien, pirmdien, dažreiz ir 39. Kā kuru dienu? Tā visiem laikam ir. Cik svarīga bija paika? Īstenībā tas ir galvenais. Reāli galvenais tas ir ēst. Galvenais. Uzreiz samazināju, Piebērsim bišķi sāli. Jā, pilnīgi tā. Parāda, kā smaržo. Jā. Jūtat, kā smaržo? Viņa ir sāli, bet viņam Значит, mēs varam... tiešām garšo kā gruzīņu. Tā kā karīs viņš kaut kas, es īsti nezinu. Nu tā. Varbūt mēs sāli vajadzēja bērt, varbūt šito vajadzēja bērt. Nē, būs labi, es jau daudz nepiebēru. Tagad cilvēki, kas skatītāji būs, es teicu, ka svarīgākais ir ēst, nevis sports. Bet jau turpina arī sportot pēc. Nu jā, vieglāk saproti, kāda ir situācija. Ja tu kontrolē ēšanu un netrenējies, nu 45 gados tu izskatīsies tievs un toči nebūs mums. Sports tev palīdz... Stingrumu uztur. Jā, mēs visi cilvēki ar gadiem paliek vājāk. Ne tikai mēs ar Jūru, mums tas bišķi savādāk. Mēs ar Jūru atšķiramies no pārējiem cilvēkiem, taču mums tas nedraud. Bet pārējiem cilvēkiem, ja viņi netrenēsies, viņiem tas draud. Bet galvenais, protams, ēst. Galvenais tas ir ēst. Mēs varam bērt griķus. Griķus varam bērt. Sausus, jā, pannā. Pagaidām, stop, es pastīšos, cik daudz. Vēl var. Es domāju, visu bļodiņu ber. Vienkārši sausus. Jā, un bišķiņu apcepsim. Un mēs klodīsim. Tu siemuškas tu? Jā. Siemuškas? Nu nopietni, kur ir pa sausot? Nu pagaidi. Viņus vajag vispirms apcept, lai viņiem aromāts izdalās. Tu nezināji?
Slušaj, ja es būtu pavārs, tu zini, ko es tev pateiktu? Es arī neesmu pavārs. Bet es nezinu, tu nezināji, protams, ka nē. Galvenais uzvarīt un neiz. Redzi vai kūstep, sācep. Tad nogriežam mazāku uguni, tādu pavisam mazu, un lejam ūdeni virsū. A viņš ir gazēts, ne? Tā, negazēts. Nē. Cik daudz? Lej. Lej, tik lej. Stop. Tu teici, lej, tik lej. Tā, ūdeni vajag tik daudz, lai nosedz visu to pannas saturu, lai ir kur uzbriest tiem griķiem. Varbūt vēl bišķi vēl. Te bišķiņ palika. Jā. Nu, es domāju, pietiks. Pieliekam pie pripravu ar Mēs paņemsim, ka nazīti. spečiki, kā ar nažiem. Spečikiņiem ar nažiem. Vienu naža galu. Nu, nezinu. Tie naži jau var dažādi. Mums tāds resns naža gals. Mēs esam, neesam maziņie. Būs labi. Redz, kāds jau no burkāniem tāds dzeltens jau. Smuka krāsa būs. Tā ūdeni pielējam. Griķi piebriedīs tajā ūdenī uz mazas uguntiņas. Un liekam vāku virsū. Un viss atstājam, lai piebriest. Un tagad taisam treniņus. Viens, divi, lai daudz iest. Viens, no ko? Špagatu. Špagata tur arī palikšu lejā špagata. Ir pagājuši 10 minūtes. Un plovs ir gatavs. Šķidrums ir sasūcies griķos. Iztvaikojas un viss. Taisīsim gurķu salātus, bet lai būtu interesantāk, lai nav kā vienmēr ripiņās, taisīsim tādus ar mizojamo. Griezīsim tādus plēksnītes. Tu arī uzmanīgi, lai nebūtu tur nagas iekšā. Jā, asiņaini. Šašliku būs grūti tev gatavot, tāpēc, ka tur vajag. Nē, es varu šašliku Nē, arī. es arī daudz ko varu, bet būs grūti. Ai, tas šašliku. Man ļoti labi sanāk. Tad mēs nākošais varu pamēģināt sagatavot. Zūd. Kamēr sagrieza Lelda, saimniece, kamēr sagrieza gurķus, jau rīts, 8 no rīta jau. Nu, jā, redzēt, bišķiņ pāri 8. Tagad, ko mēs darām? Nedaudz. Un šitā? Etiķi. Uzmanīgi un rokstrīts. Olīveļu. Un citronpiparus. Kādā? Citronpiparus. Jā, nekautrējies, bet. Ja es to ēdīšu, znači, ja es to ēdīšu, man tiešām ir vajag visu. Pagaršo. Paldies. Paldies, vēl neesmu gatavs. Pagaršo vai nevajag sāli bišķi? Nu, pagaršo, tu jau kā garš, zini, ka tu jau gatavo. Jā, pagaršo. Nevajag. Jā, nu, viņš nevajag. Sagatavoja. Gandrīz es, bet nē. Sagatavoja viņa. Bet viņa pirmā mēģinās to, tāpēc, ka es... Kāpēc es pirmā? Tāpēc, ka es esmu džentlmens. Bet ar daudzumu tā uzmanīgi, ja? Jā, bet vakars. Ir vakars. Jā. Porcijas mazas, Jā. paliek arvien mazākas. Jā. Operātam arī vajag kaut ko. Gurķus gan var daudz. Es pamēģināšu no sākuma šito. Nu, pamēģini. Karsts. Galvenais ļoti ātri un veselīgi. Tas ir galvenais. Tiešām man patīk. Un pat neliekas, ka griķu sēd. Dā. Un neliekas, ka gristu var arī 20 minūtes, pēc tam, kamēr to satveris. Liekas tiešām, ka plovs. Jā, tā kā taisat mājās vīram vai sievai. Un atšķirība ir tā, kad griķi nav putrā, bet viņi tādi graudaini. Jā. Un galvenais gatavot ar mīlestību. Bez mīlestības te nekas neiznāk. Tiekamies pēc dažām dienām pie aitas šašlikas. Saimniece Lelda teica, ka viņa uztaisīs tik brīnumu šašliku, ka es jūtu, ka mēs apēdīsim savus mēlus arī. Jā. Visiem vislabāk.